Labs rīts jūs mājās! Mūsu mīļo zemeslodi balsta trīs vaļi. Tā ir izglītība, tas ir bizness un tās ir modernās tehnoloģijas. Tomēr gan valsts, gan arī pasaules pilnvērtīga attīstība ir iespējama vien tad, ja visas šīs trīs lietas darbojas savstarpējā miedarbībā un savstarpējā sintēzē. Tāda ir viena no galvenajām atziņām, kas šonedēļ izskanēja Rīgas Tehniskajā universitātē, rīkotajā starptautiskajā biznesa informātikas konferencē. Par to tad arī mūsu raidījuma darbs izglītība karjera pirmais stāsts, lai jums noderīgi un patīkams skatīšanās. Starptautiskā konference katru gadu norisinās kādā citā valstī. Šogad 10. pēc kārtas biznesa informātikas konferenci organizē Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultāte. Rīgā vienkops sapulcinot 100 zinātniekus un praktiķus no vairāk nekā 20 pasaules valstīm, tostarp Austrijas, Zviedrijas, Polijas, Čehijas, Vācijas un daudzām citām. Šajā konferencē mums šobrīd ir 111 dalībnieki kopā no 22 valstīm. Tā kā spektrs ir plašs, ir gan Eiropas valstis, gan arī daži pārstāvji no Āzijas valstīm, kur šobrīd ļoti strauji attīstās tehnoloģijas. Galvenais iegūms ir tas, ka šajā konferencē mēs runājam par to, kā panākt to, ka tehnoloģija tiek izmantota tādā veidā, ka tas ir ērti un labi lietotājiem. Lai nebūtu tā, ka tas, ka mums ir tehnoloģija, prasa no mums kaut kāds papildus pūles, kaut kāds papildus darbus vēl, un beigās grūti pateikt, vai tur vispār kaut kāds labums no tā ir. Bet biznesa informātika virzās tieši uz to, ka mums varbūt tehnoloģija ir ar kaut ko jāpapildina, varbūt viņiem mazliet jāveido savādāk, bet tā ir jābūt tādēļ, lai tā būtu labi izmantojama biznesā. Pirmo reizi tā ir Rīgā, un es domāju, ka tas ir drusku simptomātiski tajā ziņā, ka 2 gadus atpakaļ mēs atvērām jaunu studiju programmu, tieši ar šādu nosaukumu biznesa informātika, un šī ir gan pagaidām pārsvarā maksas programma un tikai maģistrantūra, bet interesanti ar to, ka mēs uzņemam tur cilvēkus ar dažādu priekšzināšanām. Lūk, šogad, piemēram, mums ir gan turību beigušie, gan ismu beigušie, gan ģeogrāfi un dažādi citi cilvēki, kuri tad papildus iegūst papildinātas zināšanas par to, kā informācija tehnoloģijas mēs varam pašlaik efektīvi lietot tieši biznesa procesu modelēšanā, biznesa procesu uzlabošanā, optimizācijā un tam līdzīgi. Tieši tā prakse viņus ir ieinteresējusi par šo studiju programmu, jo viņi redz, ka viņu uzņēmumos nenotiek šī sistemātiskā pieeja, sistēmiska domāšana, ja, un tas, kas pietrūks mums ļoti daudzās sfērās, ka cilvēki nespēj sasaistīt zināšanas kopā, veidot vienotas sistēmas, kuras vienīgais integrējot dod to efektu, ko mēs no viņām gaidām. Mēs esam ļoti priecīgi, ka Rīgas Tehniskā universitāte ir uzsākusi šo procesu un jau apmāca biznesa informātikas speciālistus, un mēs ļoti gaidām pirmo izlaidumu. Un, protams, šāda veida konferences ir tāda pulcēšanās vieta, kur ģenerējās idejas, kā to visu labāk pasniegt, teiksim, pārējai biznesa vidē, jo IT nozare jau nav domāta pat priekš sevis. IT nozari domāt visām citām nozarēm, lai attīstītu ekonomiku un lai efektīvi ieviestu dažādas biznesa procesus. Un mums tiešām trūkst tādi speciālisti. Un tikko mēs publicējām kopā ar TNS Latviju veikto pētījumu par IT korporatīvo reputāciju, un tur parādīja, ka mūsu nozares reputācija ir augstāka pat virs Eiropas Savienības vidējā, bet tur ir mazliet jāpiestrādā tieši ar biznesa vidi, un tas nozīmē ar pārējiem biznesa sektoriem, jo informācijas tehnoloģijas attīstās tik ļoti ātri, ka biznesa vadītāji, un it īpaši tie mazo vidēju uzņēmumu vadītāji, pat teiksim 10-15 darbinieki, viņi mazliet apjūg tajā informācijas gūzmā, un viņi izdomā, ka varbūt ir ērtāk pierakstīt kladītē un lētāk nekā ieviest informāciju tehnoloģijas, un līdz ar to šāda veida konferences, piesaistot gan biznesa cilvēkus, gan studējošos, gan arī zinātniekus, palīdz mums izveidot tiltu starp šīm informācijas tehnoloģiju jauninājumiem, visiem, kas nāk, un pārējiem biznesa sektoriem un arī valsts sektoru, kur tas ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai efektīvi turpinātu strādāt. Jau vairāk gadu garumā Rīgas Tehniskā universitāte sadarbojas ar Vienas universitāti, kas ir lielākā universitāte Centrāla Eiropā, un jau vairāk gadu garumā realizē līdzīgu studiju programmu biznesa informātikā. What I'm like to saying is in the business informatics and the cooperation between the University of Vienna in Austria and the Technical University in Riga is very similar on 2 levels. We have the level of education and the level of research. The new technology or the results out of the science, they have to be on a level in which the industry can be use them.
And I think the university is the right place to make this transfer out of the knowledge which we have here at the universities, then to transfer them and to make that usable for the industry and for the business. That is something which we didn't do till now, and that's what we mentioned, and as I understood correctly, the rector of the university, they like to have this issue also as one of the major issues. Our students in the area of business informatics, they are sort of experts in both areas, in the computer science area and the business administration area. And if you look at nowadays businesses, companies who have business models which are changing very quickly, you have to adapt to the market to be more competitive. You need people who can translate these new needs quite quickly into information technology and into information systems. And we are educating those people who are sort of the interface between these two different worlds, you could say. We cannot educate enough students, at least in Germany, if we compare the need in the market. So there is a higher need than we can educate. And I think that's a good solution and inspiration to continue with this type of work. Mums ir diezgan daudz labu IT uzņēmumu ar labiem produktiem, bet nav vēl nodrošināts tas, ka šie produkti nonāk līdz lietotājiem. Pie tā mums vajadzētu strādāt, un tāpēc arī mēs esam izveidojuši jauno studiju programmu, un cerams, ka mēs varēsim šeit visi kopīgiem spēkiem sasniegt to, ka Latvija tiešām kļūst par vienu no centrālajām valstīm labas informācijas tehnoloģijas ražošanā, jo informācijas tehnoloģija ir gan produkts, gan pakalpojums vienlaicīgi, ar ko tā ir īpaša varbūt. Un mēs varēsim sasniegt ne tikai savā valstī lietotājus, bet arī citās valstīs. Pirmām kārtām ir jāiegūst pamatizglītība, un tad tālāk, protams, jādomā, ko darīt tālāk. Bet katrā ziņā šī kombinācija, teiksim, kāda cita pamatspecialitāte plus informācijas tehnoloģijas, vai arī otrādi informācijas tehnoloģijas, un tad, piemēram, biznesa administrēšana vai biznesa informātika. Man liekas, ka tas ir tas, kas varētu pavērt jaunajiem cilvēkiem daudz plašākas iespējas karjerā. Kaut gan, kā jūs zināt, un kā es vienmēr esmu uzsvērs, ja informācijas tehnoloģijās speciālistu trūkst un trūkst vienmēr.